Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernētikas zinātājs. Labvakar, mīļie klausītāji! Labvakar. Sveicināti godātie kolēģi! Vai nav viens jauks svētdienas vakars. Mēs atkal esam klāt, Marlēna, Ģirds, es un mūsu domas, kas ir sakrājušās par nedēļu. Nedēļa bijusi ļoti fēna un interesanta. Es dabūju dāvinājumā no autora grāmatas Baltijas pretošanās eksemplāru ar visu autoru eksemplāru Edvīns Šnoris. Fēns, interesants gabals. Mūsu valstī arī notikuši dažādi notikumi. Šodien mēs nebrīnīsimies, nepastaigāsim, bet piesauksim. Šodien tās tematikas tādas, ka mēs vairāk piesauksim cilvēku godaprātu un sirdsapziņu. Viena no tiem baltajiem krakliem, ko mēs savā laikā apspriedām. Šodien raidījumu uzsākšu es ar savu tādu interesantu tēmu, negaidītu drusciņu. Mūsu sabiedrībā ir vienmēr rinda populāru, zinām, cilvēku, kas nodarbojas ar sabiedriski vajadzīgu, sabiedriski tādu derīgu darbu. Ja? Protams, tā ir pedagoģija, tā ir izpēte, tā ir politika, tie ir redzami biznesa ļaudis. Lūk, un šodien es gribētu parunāt par tādu kungu, kura vārdiņš ir Aivars Stranga. Strangs kungs ir krietni gados, viņš ir, kā rakstīts Wikipēdijā, latviešu vēsturnieks, habilitēts vēstures doktors, Latvijas universitātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Tātad, tāds, Latvijas vēstures, tāds, lielgabals, ja? Viss ir labi. Strangas kungs ir dzimis Rēzeknē, 72. gadā pagājušā gadsimta absolvējis Latvijas universitāti, un te jau Wikipēdijā pat sākās brīnumi. Wikipēdijā par Strangas kunga akadēmisko karjeru un publikācijām ir tādas dīvainības. Jo proti, Strangas kunga darbs ir apskatīts sākot no 90. gadiem pagājušā gadsimtā. No 90. gadiem, kad viņš ir bijis viesprofesors Stenfordas universitātē, kad kungs ir piedalījies dažādos pasākumos Latvijas ārpolitikas institūtā un tā tālāk un tā joprojām. Šobrīd kungs ir Latvijas vēstures un filozofijas fakultātes profesors un mācības spēks. Kādas ir interesantas apbalvojumus saņēmis kungs? Kungs ir saņēmis gada vēsturnieks 2013. Un viss. Ir tāda īpatnēja nosliece uz tādu zināmu tematiku. Strangas kungs ir uzrakstījis 10 monogrāfijas. Ebreji Baltijā 2008. gadā, Latvijas ebreju revolūcijas un neatkarību gadu laikā un Latvija liktenīgo lēmumu laiks 39. 40. Labi, tas paliek. Es domāju, ka līdzīga karjera un akadēmiskās dzīves tecējums ir ļoti daudziem latviešu zinātniekiem. Par Strangas paveikto no 72. līdz 91. gadam ziņu nemaz. Nekur. Bet āreču, kā teikt, Kārlis Misiņš, atcerieties, 9. vakarā bija pasaka bērniem, bez 10:09. Ja mēs atšķiram tādu laikrakstu Padomju jaunatni, bija tāds vēsturiskā materiālisma laikos, proti atšķiram laikrakstu Padomju jaunatni 1988. gada 21. jūnija numuru. Tur ir aprakstīts Latvijas komunistiskās partijas centrālās komitejas politiskās izglītības namā notika Latvijas kompartijas CK
Partijas vēstures institūta un Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas institūta kopīgo, tātad zinātnisko padomju kopīgā paplašinātā sēde. Un vai zināt, kā saucās šī sēdes tēma? 1940. gada sociālistiskā revolūcija, viedokļi, argumenti, fakti. Pats par sevi saprotams, ka piedalījās lielāks daudzums dažādu prominenču, bet tālaik prominents, tās ar sarkanajām pentagrammām. Un citu starpā par Latvijas starptautisko stāvokli un revolucionārās kustības attīstību. Lūk, mums ir bijusi revolucionārās kustības attīstība. 39. un 40. gadā runāja vēstures zinātņu kandidāts A. Stranga. Es īpaši daudz nekavēšos pie šīs runas satura. Es ielikšu saiti, interesanti varēs sīkāk palasīt. Galvenās lietas, kad ir ļoti bijis iecienīts profesors Augusts Kirhensteins. Nu, piemēram, profesora Kirhensteina valdība tiešām bija demokrātiska valdība, godīgu cilvēku, godīga valdība. Mēs varam lepoties ar šiem cilvēkiem. Viņa mērķi bija godīgi un cildeni, Latvijas demokratizācija, sociālais taisnīgums. Lūk, tātad revolūcija, darbu duna un krievu durkļi. Manuprāt, nevisai mūsdienās. Man savā laikā bija vēstures skolotāja Beverta, un es biju beidzis jau skolu. Tas bija pēc 90. gadiem, jau es satiku savu skolotāju uz ielas, un viņa teica, ziniet, Rudolf, es aizgāju projām no skolas. Viņa vienmēr mūs uzrunāja uz jūs. Nu, viņa pasniedz tikai vidusskolēniem un uzrunāja uz jūs. Es saku, kāpēc skolotāji, jo viņa bija ļoti fēna, ļoti jauka. Viņa teica, es jums visus gadus esmu mācījusi pret savai sirdsapziņai, es to vairs nevaru atļauties. Lūk, kā izturas īstens pedagogs, kā izturas īstens cilvēks ar sirdsapziņu. Bet tas jau nav vienīgais. Atcerieties, mums bija tāda interesanta dāma, ko sauca Ilga Šuplinska. Viņa mums kādu laiku strādāja par ministru, tādā pat centriski labējā partijā viņa mums strādāja par ministri. Un parādījās tāda lieta, ka tādā mazliet atkāpējies no sākuma pateikšu, ja? 80. gadu Latvijas Savienība bija ārkārtīgi rosīga. Tur ļoti daudz kas notika. Notika Helsinku grupas piedzimšana un aktivizēšanās. Notika Helsinku organizētais pasākums 87. gada augustā, 23. kur 1000 cilvēku pārraujot šķidro policija miliču to kordonu nokļuva pie pieminekļiem. Ko raksta ministre? Es no galvas, protams, neatceros, jo tika Čeka izveidoja speciālu pasākumu kopumu pretsparam šīs helsinkiešu aktivitātēm, saucās Miera stunda. Ko raksta Dagdas vidusskolas komenotnes sekretāre un Padomju Savienības šķilbēni komunistiskās šūniņas vadītājas meita Ilga Šuplinska laikrakstā ar poetisko nosaukumu Komunisma ausma. Septembrī daudz saviņojošu notikumu, bet katram padomzemes skolēnam viss nozīmīgākās noteikti 45 minūtes atvēlētas mieram. Šogad mūsu klasē miera stundā vadīja svinīgs noskaņojums. Varbūt tāpēc, ka bija arī 8. klašu skolēni, kur mācās no mums attieksmi pret šo stundu. Tā, kur tad bija tā interesanti pateikts? Mūs
Dagdas vidusskolas 11. klases skolēnus nepiedabūs savā pusē nacionālistiski noskaņots cilvēku izprovocētie mītiņu organizatori. Un tā tālāk un tā joprojām. Kas ir kopīgs manis pieminētajiem ļaudīm? Ilgai Šuplīnskai, Aivaram Strangam. Manuprāt, sirdsapziņas un goda prāta pietrūkums. Aivars Stranga izliekās, ka nekas nebūtu bijis. Viņa audzēkņi ļoti interesanti reaģē. Viņi saka, ka tas visdrīzākais ir meli un tas nesot noticis. Ja viņš ir tik fēns, viņš tāds humora vecis esot, viņš noteikti pajokoja. Nu kā tad 88. gada vasarā viņš pajokoja kopā ar PSRS, tur ar PSKP dažādiem funkcionāriem vienā zālē. Nu, taču vareni joki, vai ne? Ar Ilgu Šaplīnsku bija savādāk. Viņi turēja muti cieta, bet toties tumši zilie, proti JKP, jaunā konservatīvā partija, metās viņu aizstāvēt, ka tas ir bērns esot un ko mēs gribot no bērna, tā teikt, šļupstiem. Nu jā, nu bija tāda lieta, jā, jo tik līdz Ilga Šuplinska iestājas Latvijas universitātē, tā kažoks bija uz otru pusi, un tur bija par tautas garīguma dzirksti un tam līdzīgi, jo Šuplinskas tajā brīdī Jaunkundze bija diezgan liela grafomāna, viņai patik daudz ko rakstīt. Es nezinu, kā jums, bet man šie cilvēki ir ļoti nepatīkami, personīgi nepatīkami. Šie cilvēki uzskata, ka viņi dzīvojuši pareizi, ka viss ir kārtībā. Es uzskatu, ka viņi dzīvojuši pareizi nav. Šie cilvēki ir publiskas personas. Viena persona ir ministre, cilvēks, kas vada tautssaimniecības nozare. Otrs ir iespējams, ka vēl svarīgāks cilvēks, viņš ir mācību spēks, viņš ir zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, tātad cilvēks ar paliekošu vārdu Latvijas zinātnē. Un šis cilvēks, kam ir tik mīļš Kirkensteins un 40. gada sociālistiskā revolūcija, un vistrakākais tas, ka viņiem nav kauna. Marlēn, saka lūdzu, vai tev šajā fēnajā vakarā ir kas interesants mums stāstāms par nedēļas notikumiem, par to, kas tevi saviņojas, lūdzu? Jā, paldies. No vienas puses mani šokē, no otras puses nav pārsteiguma, tāpēc, ka mūsdienu sabiedrība tālūk ir izvēlējusies tādu dzīvi bez ētikas kodeksa, bez garīgām vērtībām, izstumjot to no izglītības sistēmas, bet tas ir cits stāsts. Bet es vēlos runāt par kādu lietu, jeb pētījumu. Amerikā ir veikts pētījums, un pētījuma laikā atklājās, ka ir tādas zāles ar vārdu paracetamols. Un konstatēts, ka šīs zāles lietošana grūtniecēm nebūtu vēlama, jo atklājās, ka 30% no respondentiem bērni slimo ar autismu. Tas ir risks, ja? Un neiesaka šīs zāles lietot grūtniecēm. Zinātnieki vēlāk pēc tam strīdās un zāļu valsts aģentūra saka, ka viss kārtībā, mēs joprojām lietojam. Eiropas parlaments arī tādās pašās domās, ka nekas traks, viss ir labi, turpinām lietot. Bet te es vēlos pievērst uzmanību vēl kādam interesantākam faktam par šīm zālēm, ka ASV prezidents Donalds Trumps paziņo, ka paracetamola lietošana grūtniecības laikā varētu būt saistīta ar palielinātu autismu risku bērniem. Un viņš tālāk runā par skaitļiem, un viņš saka, amerikāņi patērē vairāk nekā 40% no visa pasaulē izmantotā paracetamola,
Ik gadu tam tērējot vairāk nekā 4 miljārdus dolāru. Tikmēr autismu diagnosticējošo bērnu skaits ASV strauji pieaudzis no aptuveni 1 gadījuma uz 150 bērniem vai 2000. Gadā līdz 1 gadījumam uz 30 šodien. Tā saka Donalds Trumps. Arī viņš aicina, ja pastāv risks, tad nelieto. Ir taču arī citas zāles, ja? Lieto citas, bet tomēr, tas man izbrīna, ka Trumpa pretinieki un šajā gadījumā konkrēti jaunās māmiņas, jaunās paaudzes māmiņas, kuras ir gados jaunas sievietes, ir izveidojuši tādu protesta akciju pret Donaldu Trumpu. Un grūtnieces veido video, iet pa sociāliem tīkliem, šie te video ir pieejami, kur deju solī sievietes rāda savu lielo vēderu un lieto šīs zāles un danso, dejo. Tādējādi parādot pretestību pret Donalda Trumpa izteikumiem. Un redziet, tas mani no vienas puses šokē, tāpēc, ka, ja pastāv, kaut 1% no 99%, kad šo te lietu, nelieto, tāpat kā grūtniecēm rekomendē, nesmēķējiet, nelietojiet alkoholu grūtniecības laikā, ja? Līdzīgi, ja pastāv risks tavu bērnu nākotnē, tev ir iespēja, nelietot. Ir kaut kas cits, lieto ko citu, bet te protesta akcijā, un es tā domāju, interesanti redziet, paies laiks, paies varbūt kāds krietnis sprīdes laika, atklāsies vēl kādi fakti. Un ko tad teiksiet? Kā šīs zāles ir vainīgas, vai tas, kurš ir lietojis šīs zāles, ir vainīgs, kurš neklausa? Un te es domāju, tas ir tāpat kā dažkārt ar Dievu. Dievs vienreiz brīdina caur cilvēkiem, otrais brīdina. Saka, redzi, tur mežā ir tās tāciņas, tajā vietiņā. Es tur ieliku lentīti, ja, uz kociņa pakāpe. Tur ir brīdinājums, ka tur ir tāda bedre aizdomīga, ja, tur neiekāp. Un cilvēks domā, aizdomīgi, kā es varu zināt, aizdomīgi vai nē. Un iešu speciāli pierādīt, ka, viņam nebija taisnība, ja, un ielikt to kāju iekšā tai bedrē, un pēc tam brīnīties, ka kāja ir salauzta. Bet varēja arī nebūt salauzta, pareizi, varēja arī nesalauzt kāju. Ja teiksiet, ja. Un redziet, un šodien mums tā kritiskā domāšana, un tad skolās arī mēs iztumjam kritisko domāšanu tādā ziņā, ka pat šeit televīzijā mēs redzam kādu interviju, kad konkrēta deputāte stāsta, ka viņi vēlas panākt politiski, kad viņi būs ievēlēti, tad viņi vēlas panākt, ka bērniem aizvien mazāka vecuma posma. Progresijā, kad gāju uz vēlēšanām, tas bija mūsu programmā, ka mēs vēlamies piedāvāt jaunu cieņpilnu, cilvēku tiesību respektējošu dzimumu maiņas regulējumu, kas arī atļautu vieglāk mainīt dzimumu, balstoties uz psihiatra atzinumu. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi tīpaši pusauģiem, tīpaši bērniem, jo faktiski viņi vēl nevar mainīt dzimumu bioloģiski. Ka viņi var mainīt dzimumu, bērniņi, nevis jaunieši. Un es domāju, kur vairs tur bērniņi, ja pat jaunietes ir jaunus gados sievietes, grūtnieces, dara šādu protesta akciju, nepārliecinātos.
ar pārliecību, jā, kādu pārliecību? Tikai tāpēc, ka tas ir mans protests pret Donaldu Trumpu. Un, ziniet, es domāju, nu, tāpat laikā šī te zāļu farma saka, paldies tev, buču zvaiga, mums pat tev nav jāmaksā nekādas kompensācija, mums tev nav jāmaksā pēc tam, kad atklāsies, jā? Tu taču pati lietoji, tu taču pati teici, ka viss ir kārtībā, jā? Uz kompensāciju to vairs nepaģērēsi. Un pateiks, nu, paldies tev, mums pat tev nebija jāmaksā par pētniecības darbu, jā, par pētījumu, kur varētu maksāt kādus, nu, līdz miljonam varbūt vai kā savādāk. Un tas man domā, nu, tas man veicina domāt, nu, tā arī Latvijā mums arī septembrī arī par Stambulas konvenciju. Arī, nu, neesi pārliecināts vai esi pārliecināts. Tu esi par sieviešu tiesībām, un tāpat laikā pēc tam izrādās, ka tev ir piedāvājums, nu, lūdzu, par sieviešu tiesībām tagad saimā ir likuma projekts, nu, tad lūdzu. Un ko dara šī te politiskais spēks, kas aicina arī bērniņiem mainīt dzimumu? Ko šī politiskais spēks dara? Viņa balso pret. Nu, tad lūdzu, nu, tad rādiet, kad jūs neesat pret sieviete, par sievietēm. Jūs esat par kaut ko citu, jā. Tā, nu, tas ir tā īsumā. Paldies par uzmanību. Jā, paldies, Marlēna. Es drusku par tām zālēm gribētu papildināt. Nu, te ir vairākas lietas, ja. Nu, bez acīm redzamā situācijas idiotisma, kā tai teicina, saslimšu, namiršu, un te jūs visi redzēsiet, ja? Lai iespītētu Trumpam, kuram pa lielam tā spītēšana ir absolūti vienaldzīga, Jā. vai atbalstītu farmaceitiskās kompānijas, vēl jau vairāk, kad, nu, teiksim, mūsu gadījumā ir šīs kompānijas, ir, nu, tos pētījumus jau izdarījušas, un zāļu aģentūras viss ir apstiprinājušas, jā, tur tiešām nekāda kompensācijas maksāšana nesanāks. Un gal galā ar tām zālēm jau ir tā. Es neesmu īpaši liels zāļu pazinieks, bet man liekas, ka jebkurām zālēm ir divas puses. Ir tā ārstējošā un ir tā kropļojošā puse. Gan paracetamols, gan kaut kāds tur ibumetīns vai ibuprofēns un vēl nezinu kas. Viņiem visiem ir, viņi ārstē to, bet aknas atvadies, sveikas autoimūnās slimības locītavās, gatavojies, draudziņi, jā, jo cik ir dzirdēts par cilvēkiem, kas šādi tikuši pie tīpaši autoimūnām saslimšanām. Nu, ja cilvēki tiešām to dara, lai iespītētu Trumpam, nu ko, nu, acīm redzot, ir tā Darvina prēmija, ja, kas tomēr zināmos korekcijas cilvēku nu, populācijā ievieš. Nu, ko, nu, acīm redzot, tas ir darvinisms tīrajā veidā. Lūdzu, ģirt. Jā, paldies, Rudolf. Man es mazliet sāku smaidīt, kad Marlēna stāstīja, nu, es nezinu, nu, tas tāds, nu, mazliet jancīgi tā dilēma, nu, tur tās, viņas tur lieto paracetamolu, nu, es nezinu, man jau šķiet, ka katrs šajā pasaulē, nu, man tas izskatās mazliet smieklīgi, un tā jancīgi, ja tā var teikt, bet es tā padomāju, nu, katrs taču var darīt, nu, ko grib. Nu, mēs esam runājuši par visādiem tādiem, nu, tautu bērniem, visādiem frīkiem, vai kā to latviski iztulkot, nu, kāds ir kvadrobērs, viņš ir kā suns riet un kaut ko tādu. Nu, kāds var dzert paracetamolu? Es domāju, nu, dzer, nu, mans dievs, nu, īstenībā, nu, jo Rudo pilnīgi precīzi pateica, nu, ja mēs apskatāmies mazliet tā plašāk, nu, tā tad, nu, pēc definīcijas zāles ir laba lieta, viņas ārstē konkrētu slimību, bet īstenībā jebkura zāles, man šķiet, pat arī homeopātiskās, nu, viņas ir kaitīgas organismam, tāpēc, kad viņas uzliek papildus slodzi, tur aknām, nierēm, es nezinu kam, bet viņas, nu, tā ir ķīmiski savienojumi, tās ir kaut kādi sintētiski, specifiski veidojumi, ķīmiski, ko tavam ķermenim ir jāpārsādā. Un, lai viņš to pārsādātu, viņam vajag sašķelt to visu un, nu, pielikt liels pūles un paliek sekas. Tāpēc, jebkura zāles ir ļaunums.
Bet nu, tad es mazliet arī iegremdējos tajā stāstā, nu, uzdevu jautājumu, vai paracetamols ir kaitīgs sievietei stāvoklī. Nu, tā atbilde, nu, tā virspusēji šķiet, ka nav. Nu, ja viņas nedzer viņas tur saujām un desmitiem un tā tālāk. Nu, mazliet kaitē pašai sievietes veselībai, droši vien arī bērniņam varbūt mazliet mikroskopiski kaitē, bet nu, nekas jau traks nav. Jo es domāju, nu, daudz lielāks ļaunums maziem bērniem ir, nezinu, ka tur lieto alkoholu un pīpē, un tas ir, man liekas, ka daudz tā traģiskāk. Nu, daudz traģiskāk, jā. Nu, viss alkohols un narkotikas, teiksim, tur bērns var visu kaut kas, teiksim. Tā kā, nu, es domāju, nu, tā ir tāda pasaules, nu, tāds, nu, tas trakums, kas ir sācies. Nu, Trumps pasaka, ka sievietēm tur nedrīkst dzert paracetamolu, nu, kas ir jocīgs apgalvojums. Tad pretī jocīgi cilvēks sāk speciāli dzert paracetamolu. Man liekas, tā pasaule tāda mazliet jautra, kamēr vien tā neskar mūsu. Jo es gribu pateikt vienu piebildi, kad, nu, redziet, Latvijā bija Covid, un man, nu, es esmu bezbailīgs cilvēks. Bija jāvakcinējās. Nu, es saprotu, ka tur daudziem ir ārkārtīgs naids pret vakcīnām un covid. Es vakcinējos, man tā kā vienalga īstenībā. Nu, bija iespējas vakcinēties, novakcinējos 2 reizes. Tad es sapratu, ka vairāk nevakcinēšos, jēga tāpatās nekāda nav. Bet man bija absolūti kategoriski uzstādījums pašam sev, ka tajā brīdī, ja Latvijā liks vakcinēt manu meitu, kurai tajā brīdī bija 4 gadi aptuveni, 3, 4. Es teicu, ka tas nenotiks. Nu, tas vienkārši nenotiks, tāpēc, ka nu, man ienāca informācija pa zināmiem kanāliem, ka īsnībā nu, bērniem viņa varētu būt kaitīga šī vakcīna pret covid. Un es pateicu, kategoriski tas nenotiks. Nu, ne pie kādiem apstākļiem, ja Latvijā to uztaisīs. Jo viņi samazināja to vecumu, tur bija 12 gadi. Un es domāju, viņi ies zemāk, nu, vienalga, ko es darīšu visu savos spēkos, lai nu, manai meitai netiktu vakcinēts. Vienalga pārcelšos uz citu valsti, bet viņai netiks vakcinēts. Paldies Dievam, ka Latvijas Republika nesīja prātā galīgi. Un nebija jāvakcinē bērni. Bet, nu, redziet, nu, tā kā īstenībā it kā nu, kaut kāda līdzība tur dzemt zāles, nedzert vakcīnu, nevakcīnu un tā tālāk, bet, nu, it kā tas ir joks no vienas puses. Es saku, man liekas, tas tavs stāsts ir tāds mazliet tāds joks, nu, tā kā jautri mazliet pasaulē. Viens izdomā, ka nedrīkst dzert paracetamolu, nu, man tas liekas jocīgs apgalvojums. Cita atkal, hei, tad mēs speciāli dzersim, nu, tad gan Trumps, gan pārējie sacenšas mazliet tādā savā nu, asprātībā, jautrībā vai dumjumā. Es nezinu, kā katrs lai sameklēt sev epitetu, bet redziet, no tām zālēm ir bīstami, jo es saku vēlreiz, nu, tāda Covid vakcīna, nu, vienkārši, nu, viņa izrādījās bīstama bērniem, to es zinu, vai pieaugušiem, nu, par to var bezgalīgi strīdēties. Man nav pierādījumu, ka kaut kas līdz būtu noticis man vai cilvēkiem apkārt, kas vakcinējās. Nevakcinējas. Nu, tas ir garāks stāsts, bet bērniem nē. Tā kā, nu tā kā man nav atbilde, bet tas tāds, jā, nu tas tāda interesanta tēma īstenībā. Paldies! Paldies, Girt! Nu, jā, es tev pilnīgi piekrītu, jo es atceros savas sajūtas. Es līdzīgi tev, kā es aizgāju, mīļā miera labad, lai no manis viss atšujas. Es vairs neatceros, kuru no tām vakcīnām, bet tā, kur bija jāatkārto. Nevis tā saucamo bomžu poti, bet to, kur bija nu, vairākas. Ja? Bomžu potis tas bija Džonsons, un es ģimenes ārstei prasīju, saku, bet kāpēc jūs Džonsonu nebakstiet plecā cilvēki, un taču viena poti un staigā. Un izrādās, ka cilvēki masveidā ģibuši. Un ģimenes ārste gluži vienkārši negrib krāmēties nu, tur rindās uz saliktos noģībušos cilvēku. To, kad vakcīna bija ārkārtīgi, nu es nesaku, ka viņa bija noderīga, bet tas, ka viņa bija iedarbīga, tas ir pilnīgi skaidrs, jo es neesmu tas kubatūrā vismazākais cilvēks, ne arī tas nu, vārgākais veselības ziņā, bet izējot no ārstes kabineta, nogaidot tās 10 minūtes, kad man palaida, es sajūtu to mikro saslimšanu. Es sajūtu, kā es saslimstu, es sajūtu, kā man ceļas temperatūra. Es neesmu hipohondriķis, es neesmu vārgulis, bet iedomājieties, bērnam šito, es tev pilnīgi piekrītu, Girt, ja, kad nu, bērniem tas tur tieši tā, jā. Jā, paldies. Marlēn, nu, ko tu par to teiksi? Es vienīgi gribēju piebilst saistībā par paracetamolu. Varbūt ļaudis jautās, nu, kas tas tāds ir pa zvērumu, ar ko to baro. Tas ir pretsāpju un pretdrudžu līdzeklis pieaugušajiem un bērniem. Nu, tāpēc es domāju, ja reiz ir kaut kādas aizdomas, nu, pret drudzi un pret sāpēm ir dažādas arī citas zāles.
Nu jā, bet te es arī piekrītu, kā Rudolfs saka, un Ģirds, ka jebkura zāles ir kaut ko dara labu un kaut ko dara citu. Tur sēdina aknas vai mieras vai vēl kā savādāk. Nu, jā, paldies par uzmanību. Paldies, Marlen. Tava tēma bija ļoti tāda, nu, negaidīti, nu, tāda, es, aktuāla, tā laikam var teikt. It kā, nu, kas tur zāles, nu, vai tad ir, bet redz, Nē, mani pārsteidz tas, ka, nu, tā kā sievietes saka, es ar savu ķermeni varu darīt, ko gribu. Gribu abortēju bērnu, gribu neabortēju, tā ir mana darīšana. Nu, tas ir līdzīgi ar to, ka, nu, es saprotu, tu vari, kā Ģirds pateica, fantastiski par savu meitiņu, ja? Es pateicu kategoriski, bērnam nē, un viss, ja? Nu, un te arī, nu, ja pastāv aizdoma par bērnu, nu, tā ir tava nākotne, tavas ģimenes nākotne, mūsu nācijas nākotne gal galā. Nu, ja pastāv aizdoma, nu, kas to grūti kaut ko citu lietot, nu, vai censties vispār izvairīties. Varat taču tēņas padzert un bišķiņ ilgāks tas process, protams, ir, bet tomēr, jā, nu, tas man liekas, nu, un tāpat kā par to bērniņu dzimumu maiņu, jā, ko aktualizē šīta partija. nu, redz, Marlēn, man paliek iespējas, es nezinu, man ir grūti pasakīt, bet man paliek iespējas, ka amerikāņu nācija tik ļoti mīl instrukcijas, ja? Nu, kad uz elektrolīta kā buņģus ir uzrakstīts, nu, ka tas ir sērskāpjas šķīdums, ka to dzert īsti nevajag. Vēders Nu, bet sāpes. jāpamēģina. Nu, ja nu ne, varbūt man izdodas, Un saprot, es esmu šitie redzējis riski tādi. Līdz uzrakstu uz pīcis kārbas, pirms sākt ēst pīcu, atveriet kārbu, ja. Nu, var jau būt, ka uzmanīgi karsts! nu, uzmanīgi, kas tas ir kritiski nepieciešams un, teiksim, gadījumā, nu, pieņemsim ar manu bērnu, es noteikti gribētu, lai lieku reizi ir rakstīts, ka ir Jā. karsts, kad ir slidens, kad ir indīgs vai vēl kaut ko, bet, nu, bez pārspīlējumiem. Labi, lai nu paliek farmakoloģijas līkloči, Ģirt, kas tevi piesaistīja pagājušajā nedēļā? Jā, paldies. Nu, man tā tēma, paldies Marlēnai. Viņa tā, nu, ieskicēja, saka vēlreiz, man tas likās tāds jautrais pastāsts, bet viņš simptomātisks ir ar to, ka tā pasaule iet, nu, tā jūg prātā vienkārši, nu, kur viens prezidents nevis vada savu valsti un domā, kā padarīt pasauli labāku vai savu valsti, bet viņš sāk kaut ko komentēt par zālēm, par ko viņam, nu, tādas ļoti ierobežot kompetences. Es domāju, nu, viņam tur kaut kāds tas aizdomīgais veselības ministrs ir. Um, Bet pasauli jūg prātā, jā, nu, es atceros vēlreiz Kadrubers un visu to stāstu, bet, un tieši tas pats arī notiek Latvijā, tā ka es paturpināšu mazliet to Marlēnas stāstu, bet mazliet tādā nopietnākā plāksnē, nu, nevis, ka nu, kas arī nav joks īstenībā, ka tur jaunās māmīs, nu, tā kā muļķojās ar zālēm, tur dzerot vairāk, mazāk, vai nevajag, teiksim, nu, kaut gan arī vēlreiz paracetamals ir pats klasiskākā zāles, tā ir sastāvdaļa temperatūras nosišanai, tā kā tā ir, nu, man liekas, zāle numur viens, nu, vismaz pēdējos 30, ne 50 gadus, jo tā ir sastāvdaļa, ar ko mēs samazinām temperatūru ķermenī. Jā, bet, nu, jā, tā kā tas ir pietiekami nopietns process, un es domāju, ka to arī tā māmiņām tur ir. Bet es pavisam kaut ko citu, bet ļoti līdzīgu par pašu mūsu Latviju. Tātad trešdien tika pieteikts mītiņš par migrāciju. Un tad jūs varētu domāt, un varbūt kāds gāja garām un domāja, nu kas tas par mītiņu, varbūt tas ir pret imigrantiem, nu tā kā pret to, tā kā nu, mēs tā kā latvieši gribam dzīvot savā Latvijā, ka tas varbūt ir pret imigrantiem, pret imigrāciju. Bet nu, nē, nu tu pieeji klāt un tu ieraugi, ka tas ir par imigrāciju, tas ir par to, lai mūsu valstī būtu imigrācija. Un redziet, un tas bija šausmas, un es vienkārši tur biju klāt, es arī to nofilmēju un ieliku arī sociālos tīklos. Un tas ir ārprāts vienkārši. Nu, neiešu tagad atkal dziļās teorijās par imigrācijas vājprātu un drausmām. Nu, mēs esam to runājuši un arī turpināsim runāt. Nu, ar to, ka Londona ir zaudēta pilsēta Angļiem, ar to, ka Brisele ir sen zaudēta pilsēta Beļģiem vai pat Eiropiešiem. Par to, ka Zviedrijā ir jau cik tur 25%, tur vienkārši 20 gadu laikā ir pieaudzis. Nu, vienkārši, nu, tu vairs neesi savā valstī. Iedzīvotājs tu paliec pa sešniņu, tu paliec pa mazāku un tautību, nu, to, ko mēs kā latvieši ļoti spilgti piedzīvojām. Un tagad es atvainojos, bet, nu, ir
nu labi, es neapsaukāšos, bet nu ir kaut kādi dabas bērni, dabas īpaņi, kas vienkārši uztaisa demonstrāciju šeit. Nu labi, tā nebija demonstrācija, tas bija pikets. Paldies Dievam, tas pikets nebija milzīgs, tur bija kaut kādi cilvēki, nu 30, 40, nu 30 drīzāk, bet nu vairāk kā 20, jā. Un kāpēc es varu būt nesaudzīgs pret viņiem? Tāpēc, ka tie ir Latvijas iedzīvotāji. Nu, ja es, teiksim, ja uztaisītu piketu un tie būtu, nezinu, afgāņi vai sīrieši, un tad es vērstos pret viņiem, tad teiktu, ģir, tu esi rasists, tu esi pret šito te, tu rekur, tur nabaga afgāņi, sīrieši, indieši, pakistānieši tā apbežo. Nu, nē, tie ir mūsu latvieši, un tie cilvēki, kas tur bija, es varu pilnīgi liekot roku sirds, varu pateikt, ka, nu, 90% visi bija latvieši. Tie bija lielākoties meitenes, tādas uz 18 gadiem, pavisam jaunas. Un ziniet, nu, tas ir skarbi. Cilvēki runā, ka tie ir tieši tie paši jaunieši, tās pašas meitenes, nu, tur ar nodzītu galvu, pliku, tur krāsotiem ziliem matiem un vēl visādi, nu, tādi īpaņi, tādi, nu, nezinu, tādi no kaut kurienes, no kosmosa ieradušies, kaut kādi kosmosa pirātas ieradušās un vienkārši ālējās. Viņas ir par imigrāciju. Lai jūs saprastu, ka tas, nu, ka tā nav tāda šķietamība, ka viņi varbūt paši nesaprot, nu, ko viņi dara vispār un par ko viņi iestājās, tad nē. Tad, kad es tur biju, tad vienā brīdī viņi tā diezgan agresīvi un nikni sāka saukt sekojoši divus saukļus. Tātad migrācijas tiesības visiem, nu, visiem. Un otrs ir, neviens nav nelegāls. Nu, tātad, kas tur ir iekodēts iekšā, ka pilnīgi jebkurš cilvēks ir legāls un viņš ir gaidīts bez mazai Latvijā. Tik veriet vaļā. Tas ir tas pats stāsts par cilvēku kontrabandistu Ievu Bičku, ko mēs visi atceramies. Man liekas, ka viņi ir saistīti ar pār, bet es neapgalvoju, lai man neiesūdz tiesā, bet Raubiško notiesāja Latvijā. Viņi notiesāja par cilvēku kontrabandu, jo viņi ir arī ar to pašu saukli, ka jāpalīdz nelegāliem migrantiem pārlausties pāri robežām. Šie cilvēki tā tad dālējās, un tad mēs varam uzdot, nu, kas tie par cilvēkiem. Cilvēki apkārt runāja, pēc tam sociālos tīklos teica, ka šīs pašas meitenes, šie paši kosmonauti no citām planētām, šīs meitenes, viņas ir tieši tās pašas, kas cīnās par LGBT un visiem kvīriem un nezinu, kvadroberiem un ko tik vēl pasauli nav izdomājusi. Un tie ir, kas? Un Palestīnu arī dzer. Jā, un tie ir tie paši cilvēki, kas gāja un bļāva free Palestīnu, par ko mēs arī esam runājuši. Un ierakstiet komentārā, ja jūs nepiekrītat, bet Palestīna šādā izpildījumā šobrīd ir, nu, ir teroristiska valsts. Nu, es nezinu to vārdu, mēs te YouTube varam teikt, nevaram teikt, bet, nu, tas ir, nu, necilvēcīgs, vienkārši, nu, naids viņiem ir. Nu, viņu misija, dzīves misija ir tikai viena, iznīcināt blakus esošo valsti, Izraēlu. Nekāda cita misija nav. To viņiem no pirmā mātes piena, no pirmās mātes paracetamāla tabletes viņiem ieliek iekšā, iekodē viņus par to, ka viņiem tikai viena misija - izaugt mazliet lielākiem, 12 gadiem, sākumā ar akmeņiem apmētāt Izraēlas, nezinu, robežsargus vai policijas mašīnas kaut kādas, un tad, kad izaugs lielāks, tad ņemt iekšā ieroči. Bet tie ir tie paši cilvēki. Un tad ir jautājums, man nav recepte, ko darīt. Es domāju, mēs varam īsti parunāt, nu vispār, ko darīt. Jo es esmu absolūti, man var patikt, var nepatikt šie kosmonauti, šīs kosmiskās meitenes no citām planētām, bet, nu, Latvija ir vārda brīvība. Nu, es neuzskatu, ka mums vajadzētu aizliegt. Nu, es zinu, ka sociālos tīklos tika rakstīts, ka, nu, aizliegsim un tā tālāk. Nu, nē, nu, viņi ir Latvijas iedzīvotāji. Viņi, nu, latvieši ir, nu, viņi ir, nu, cilvēki. Un pateikt, ka viņu tā pilnīgi absurdā un jocīgā ticība ir nepareiza, nu, viņi ir nepareizi, bet mēs nevaram aizliegt. Nu, ir runas brīvība, un tāpēc man šķiet, ka viņi var protestēt. Bet vienkārši, nu, mēs varam aizdomāties par to, kas tie ir pa cilvēkiem, kā uzdevumā viņi strādā. Nu, ja mēs aizdomājamies, ka viņi ir vieni un tie paši cilvēki, kas tur par Palestīnu, par imigrantiem, par LGBT, kvīriem, kvadroberiem un visiem pārējiem, varbūt viņiem kāds maksā. Nu, mēs atceramies to, kad Amerikas Savienotās valstis ar to programmu USAID finansēja nevalstiskās organizācijas visā pasaulē, tā skaitā Latvijā.
Mēs esam par to runājuši, neatgriezīšos pie tā visa. Nu, viņi finansēja, tā skaitā arī Baltika, un tad, kad finansējums beidzās, tad Inga Spriņa paziņoja, ka viņi var žurnālistikā, nu, negrib darboties, jo, nu, naudu neviens nemaksā, un bez naudas, nu, kas tā par žurnālistiku. Tā kā beidzās ASV granti, Facebook, nu, tā kā Facebook cilvēku apkarošanā, tad viņi arī beidz darboties. Nu, lūk, tā, ka tas finansējums ir, un tad tas jautājums, nu, tas ir tā kā Krievijas hibrīda kara elementi. Mums šie kosmonauti, šīs 30 trakās jaunietes, viņas ir tā kā Krievijas hibrīda kars, viņas tā kā Krievija viņas apmaksā. Nu, kas viņi ir? Viņi nu, tā kā vispār nesaprot, ko viņi dara. Nezinu, nu, tur tāds kara epitets kā noderīgi idioti un tā tālāk. Nu, tad vēl tuvojoties beigām, nu, tad es nezinu, varbūt, nu, es, protams, ka nevaru sasniegt, mans sacītais viņus nesasniedz, bet, nu, varbūt viņiem vajag aizbraukt uz Palestīnu padzīvot, piemēram. Nu, kāpēc jūs nebraucat? Nu, kāpēc jūs šeit, Latvijā, bļaujat par imigrantiem, ja jums patīk imigranti, jums patīk sīrieši, afgāņi, irākieši un palestīnieši, nu, aizbrauciet padzīvot, bet viņi jau neviens nebrauc, jo viņi tur aizbrauks uz Palestīnu, uz gazas sektoru. Nu, pēc vienas dienas viņas vienkārši tur, nu, nu, man šķiet, ka viņiem tur, nu, nebūs tāda forša dzīve tur, jo tur ir tāda pavisam cita attieksme pret šo vērtību. Nu, lūk, tā kā principā tas ir traģiski. Man nu, tas jautājums arī varbūt ierakstiet komentārā savu recepti, ko mums darīt. Nu, skaidrs, ka tur ir iterācijas, tur varētu būt variants aizliegt šādas demonstrācijas, nu, kas man neliekās loģiski, tāpēc, ka nu, tā ir vārda brīvība, mēs nevaram aizliegt. Nu, jautājums, nu, kā mums neizaudzināt, paldies Dievam, un šādi kosmos meitenes ir tikai 30, bet, nu, ja tas finansējums tur pieaug, un viņi paliek vairāk, nu, tad tas ir apdraudējums, jo, principā, nu, vēlreiz tā recepte ir ārkārtīgi vienkārša. Nu, imigrācija no trešās pasaules valstīm, Indijas, Pakistānas, Afganistānas, tas ir apdraudējums Latvijai, latviešiem, mūsu nācijai, mūsu valodai, visam kultūram. Tā kā varbūt ierakstiet komentāros, ko mums darīt ar šādiem. Varbūt labākā recepte ir vienkārši ignorēt, izlikties, ka mēs neredzam viņas, un neradīt ažiotāžu ar to visu. Tā kā, nu, nezinu. Paldies! Nu, es mēģināšu, tā teikt, ar pirmā skatītāja tiesībām, tā teikt, ierakstīt ne gluži komentāru, bet izrunāt komentāru. Tātad, ko darīt? Es pateikšu, ko darīt. Jā, protams, nav jāmetās tūlītēji aizliegt. Bet ir rinda jocīgu pazīmju, kas man liek sliekties uz domu, ka aizliegt vajag. Pirmām kārtām, ārkārtīgi sinhronie pasākumi ar kaut ko līdzīgu pārējā Eiropā. Sinhroni. Otrām kārtām, ievērojot, ka pēdējā tur free Palestīna, jā, tur parādījās jauns kvieciens. Free, nu, cik tur tās reizes ir Palestīna, jā? Nu, es domāju, nu labi, nu mode. Un tad es vakarā ieslēdzu kaut kādu vācu, tur kaut kādu Deutsche Welle, un tur precīzi tāpat free. Tas ir centralizēti organizēts. Tātad te, manuprāt, ir darbs mūsu drošības iestādēm, kas varētu pētīt, kādā veidā kas notiek. Jo redz, mums top aizliegts totalitāras sektas, jā, tur visās tur Aum Sinrikjo un vēl nezinu kādas, jā, jo viņas skalo smadzenes ārā. Šajā gadījumā es saskatu divas lietas. Pirmkārt, ņemot vērā, ka šīs dāmas un viens otrs dāmveidīgs puisietis, jā, ar rozā čībiņām, nu, viņām atsimot tādi patīk, ir manām visos pasākumos aizstāvam vistas būros, aizstāvam Palestīnu ar kastroļiem, sinhroni ar pārējiem. Viņi izdarīja gan vienreiz kļūdu, manuprāt, tas bija Holandē, tur bija putens mačs, un Angļu Liverpools komandas karsēji, maigi izsakoties, nebūdami palestīniešu atbalstītāji, stāvēja un auroja malā, stick your Palestine in your, nu, te ir skaņas signāls, ja, kurā vietā, kurā ķermeņa atverē.
Jā, lai es tu iekšā to Palestīnu. Varētu jau nelikties neziņas. Varētu jau nelikties neziņas, bet pirmkārt pilsētā parādās rūpnieciski izgatavots uzlīmes, kas izķēmo Benjaminu Netanjahu. Nu, protams, Benjamins Netanjahu nav tas viennozīmīgākais tēvots, ja? Pie viņa ir daudz jautājumu, bet viņš tomēr ir demokrātiski ievēlēts valsts prezidents. Es atvainojos, ne prezidents, bet premjerministrs. Viņš ir savas partijas līderis. Un šā cilvēka publiska noniecināšana, izķēmojot viņu ar kaut kādiem plakātiem, ar kaut kādām uzlīmēm, ir kā minimums mūsu, kā demokrātiskas valsts, tāda arī mūsu apspiešana. Manuprāt, tas ir ļoti, nu, kā man omīte teikt, ļoti nesmuki. Tātad arī tas ir organizēts centralizēti, jo to neviens kaut kur pagultē nedrukā. Tas tiek ievests, tas tiek darīts, jo es esmu redzējis viņas divās valodās, angliski un arī krieviski. Jā, tātad tas ir kaut kāds tāds centralizēts pasākums. Tātad drošības iestādēm būtu jāpasako finansējumam, būtu jāpasako emisāriem, kas pie viņiem to atbrauc, ja, un kaut ko atved, jo ne jau tas Ļeņinam līdzīgais Šuvajos kaut kur brauc un kaut ko dara, ja, viņš jau ir tikai šitas te no diedziņiem, zin, kas tur karājās, ja, nekas vairāk tur no viņa nav. Ja viņš uzskata savādāk, lai viņš sūdz man tiesā, protams, man nospļauties, bet tā tad, nu tā. Marlēna, lūdzu, tev ir viedoklis, es redzu pēc acīm, tev ir viedoklis. Jā, man ir. Paldies. Nu, redziet, šīs te meitenes, kā Ģirds teica, no kosmosa atlidojusi no citas planētas, viņas runā arī par cilvēktiesībām, starp citu, jā, ka šī te brīvā migrācija, emigrācija, viņai ir jābūt brīvi plūstošai un ka tās ir saistīts ar cilvēktiesībām, nedrīkst viņus apturēt, jā. Un es gan gribu atgādināt, ka jebkuras robežas pārkāpšana nelegāli, tāpēc tā jau ir nelegāli imigranti, ja? Un izskatās tā, ka mēs jau tā esam pieraduši pie vārda nelegāli, ka tie nelegāli drīz jau izskatīsies kā cilvēku tiesību viena no galvenajām sastāvdaļām, kā ne priekšā burtiņus noņemam nost, un tas ir, nu, tā kā legāli, ja? Mēs jau tā sākam pieradināties pie šiem te vārdiem, ka mūs neizbrīna, bet tāpat laikā es gribu atgādināt, ka tomēr tiesiskā regulējumā, tas ir nelegālā imigrācija, nav nekāda cilvēka tiesības. Nav tās cilvēktiesības, tās ir vienkārši likumu pārkāpšana. Viss un punkts. Un ja mēs konstatēsim pēc mūsu likuma došanas, ja mēs spēsim nevis konstatēt, bet ka mēs spēsim saprast to, ka tā ir konstatācija, ja? Ka likuma pārkāpšana, nu, tad kādas cilvēku tiesības? Tad tas arī būs skaidrs, ka nelegālā imigrācija ir aizlieguma aizliegums. Bet tāpat laikā par to, ko Rudolfs teica, ka visi ir tā kā centralizēti, nu, te es arī gribu piekrist. Un man nav miera, atkārtošos sociālos tīklos, jau esmu izteikusies, bet nu, šeit es arī atkārtošos. Man nav miera par to pasākumu, vienu no pasākumiem pie Saeimas nama, kur sanāca šie te jaunieši un vēl papildus jaunieši, kuri protestēja saistībā par sieviešu tiesībām. Un kāda no meitenēm bija atstiepusi līdzi Latvijas karogu, kas bija pārgriezts uz pusēm un pielikts klāt vēl cits karogs. Tas ir LGBT karoga daļa bija pielikta klāt, ja. Un man izbrīna tas, ka policija nereaģē. Nu, mani tas izbrīna. Nu, kā jūs nezināt likumu par
valsts karogu, manuprāt, kā īstiem patriotiem vajadzētu uzreiz pienākt klāt, ne tikai palūgt novākt karogu, bet uzreiz paņemt viens policists pie vienas rokas, otrs policists pie otras un prom uz busiņu. Nu, konkrēti, nu, tas ir likuma pārkāpums, bet lūk, reciet, ko nozīmē, Ģiets saka, mēs esam demokrātiskā valstī, mēs neko nedrīkstam aizliegt, ja? Nu kā, bet likums paredz, ka ir jāizliedz. Nu kā var neaizliegt? Nu, es runāju tagad šoreiz par šo te lietu, par karogu sāgu, ja? Un pēc tam tikai, jo šo te karogu es redzēju arī citās demonstrācijās. Un arī, kā Rudolfs saka, par citām valstīm, arī citās valstīs līdzīgi karogi plīvoja. Tās valsts karogs un daļa LGBT karogs. Nu, tas arī mums tā, nu, ziniet, uh, pro, programmē mūsu reci, programmē. Lūk, vienreiz signalizē, otrreiz signalizē, trešo reizi tu jau neņem vērā. Nu, kā tas var būt? Blakus stāv policija un viņi nemaz neņem vērā. Un tikai tad, kad cilvēki pienāca speciāli pie policijas un jautāja, sakiet, lūdzu, vai jums nešķiet tā dīvaini, vai tas nav 14. panta pārkāpums gadienā? Ar gudru domu jāpiet pie policijas, ja? Nevis viņiem jāpasaka, jo, nu, ko te jūs neko nedariet, ja? Bet varbūt jūs varat mums te pakonsultēt, un tad policists atver vaļā savu to grāmatiņu un lasa, jā, karoga likums paredz, tad man liekas, nu šausmas, nu, bet tu taču redzi, ka karoga likums ir pārkāps. Nu, tas taču ir acis tevi redz, jā, bet acīm redzot, acis mūs arī jau spēja nodot. Dēļ tās te programmēšanas, ja, ka mēs vairs neņemam vērā. Un tas ir nopietnas drauds nacionālajai drošībai, manā uztverē. Paldies! Jā, un starp citu, jā, un tepat laikā, cik mēs ļoti vērīgi esam, ja kāds no Latvijas patriotiem aizrāda saistībā par Krievijas karogu kādā no Ukrainas atbalsta akcijām, ja? Un kad nolauž, kā tu tad, ja, nu tad ir tiesa aiz tiesas un tiesa un vēlreiz tiesa, gads, divi un atkal viņu maļ to vīru Daini Rūtenbergu, ja? Un maļ un nauda iet un viss notiek. Šeit, nu viss kārtībā, ja? Nav nekāda likuma pārkāpuma. Un tas mani, nu, trācina. Paldies par uzmanību. Paldies, Marlēn. Gribu papildināt, tu esi ļoti precīzi uztvērusi vienu lietu. Man ir draugs, kas ir ļoti augsti kvalificēta psiholoģa, un es arī kādreiz rakstu kaut kādas runas vai kaut kādas tur publiski pēc tam redzamas dokumentus. Viņa vienmēr man saka, neraksti ne. Tā tad neraksti tur, neej, nedari, nedziedi, jo cilvēka psiholoģija ir iekārtota tā, kad cilvēks redz, dari, ej, dziedi, trokšņo, sit. Tas ir viens. Jā, tātad tas ir pilnīgi apzināti. Neviens nav nelegāli, neviens nav ne. Lūk, nākošais. Tā sieviete. Nu, es gan nezinu, pēc kādiem kritērijiem žurnālists saprata, ka tā ir sieviete, jo viņa vairāk izskatījās pēc kartupeļu vīriņa no Disneja mūtens ar saules brillēm. Un pateicoties šeit īpatnībai, es ievēroju, nu, vistu būrī gan es vienīgais viņu neredzēju, nu, bet viņa tāda patukla iespējams, ka viņa tur netika iekšā. Jo visos pārējos tur Free Palestine un tur un šur. Un tad, kad viņu policijas darbinieki, nu, tur paņēma pie elkonīša, un cilvēks no malas teiks, jūs viņu tagad sodīsiet. Un tur bija, jā, sodīsim sievieti, aktīvisti. Redz, tad uzreiz mums parādās no bezzimuma būtnes. Ir sieviete uzreiz. Tas ir ļoti, ļoti īpatnēji, kā var šo savu to psiholoģisko tēlu
tā kā tādu dupsi iegrozīt vajadzīgajā situācijā, tad es esmu sieviete, tad aborts ir mana personīgā lieta, tad vēl kaut kas, vēl kaut kas, vēl kaut kas, ja? Es vēl gribēju pieminēt to tēmu, kas jau mēs sen izrunājam par tiem abortiem. Ir vēl viens moments. Mīļās meitenes, kad jūs ēdat šīs te, nu vienalga nav starpība paracetamolu vai vēl kaut ko, es nezinu, vai tur var iestāties tiesisks sekas saistībā ar to, ka šī sieviete ir nogalinājusi savu augli vai sakropļojusi. Es nezinu. Es domāju, ka labs jurists tur atrastu sev dažu labu kapeciņu, ko nopelnīt uz šīs lietas. Tā kā jāpadomā arī par tādu lietu, ne tikai par ētisko, bet arī par jautājumu juridisko pusi. Lūk, mīļie draugi, mīļie skatītāji, atkal un atkal uzaicinu, rakstiet lūdzu komentārus, rakstiet viedokļus, lieciet jebšu tā, jebšu šitā, jo labi ir gan tā, es godīgi pateikšu, tāpēc, ka YouTube's algoritms strādā visādīgi. Protams, mums vairāk patiktu šādi, bet mums ir svarīgi zināt jūsu viedokli. Varbūt mēs kaut ko darām nepareizi. Varbūt, ka mums mati nav smuki. Jā, vai teiksim, vēl kaut kas. Nu, es, protams, jokoju. Mēs gaidām ziņu no jums, lai jums lielisks atlikušais svētdienas vakars un svētīgi nākošā darba nedēļa. Lai veicas! Paldies! Dievs Es svētī! un laimīgi.